Esiet sveicināti sestdienā! Jūs kā ierasts skatāties raidījumu Laimīgs un vesels. Ārsti arvien aktīvāk mudina savus pacientus veikt pēc iespējas saulaicīgākus profilaktiskos izmeklējumus, lai dažādas slimības varētu diagnosticēt pēc iespējas agrīnākā stadijā, tādējādi nodrošinot arvien veiksmīgāku šo slimību ārstēšanas procesu. Mūsdienu medicīna, tāpat kā citas nozares, piedzīvo arvien straujāku tehnoloģisko attīstību, kas ārstiem ļauj saulaicīgāk un agrīnāk diagnosticēt slimības. Medicīnas sabiedrība ARS ir pirmā privātā klīnika Latvijā ar 28 gadu pieredzi, kas apvieno labākos Latvijas ārstus un augstvērtīgākās diagnostikas iekārtas. Šodien mums bija iespēja viesoties jaunatklātajā ARS diagnostikas klīnikā, kurā ir apvienotas jaunākās paaudzes premium klases diagnostikas iekārtas. Mēs esam vairākas tādas būtiskas agrīna vēža diagnostikas programmas ieviesuši jaunā līmenī starptautiskiem standartiem atbilstošām indikācijām un tehnoloģijām. Piemēram, tā kā Latvijā zināms ir pirmā vietā saslimtība, tomēr ir sieviešu krūts vēži. Tad mums ir viena no divām iekārtām Latvijā ar pilnu diagnostikas iespēju komplektu un vēl arī biopsijas un dažādas diagnostikas precizēšanas iespējām, kas palīdz diagnosticēt ļoti agrīnas krūts vēža gadījumus, sākot no 1 mm izmēriem. Un tad mums ir ļoti laba sadarbība ar onkocentru. Mūsu vadošais onkologs profesors Eglīts konsultē mūsu pacientus šeit, pat jaunajā klīnikā, un iespējas tāds agrīns atklāts gadījums novirzīt arī agrīnai, efektīvai, radikālajai ārstēšanai, jo tādas gadījumus var pilnīgi noteikti izārstēt pilnībā. Un es gribētu uzsvērt to, ka pēc mūsu koncepta jau līdz šim uzsvars ir tomēr uz diagnostiku. Diagnostikas klīnikas atklāšana privātās medicīnas sektorā, tas ir liels notikums. Tas ir tikai pirmais solis mūsu šitās kultūra vēsturiskā objekta renovācijas procesā. Mēs turpināsim būvdarbus vasarā un pēc gada apmēram nākošā gada, 17. gada rudenī, atvērsim visu galveno korpusu, kur būs ķirurģijas stacionārs, ieskaitot, mēs nodarbosimies ar krūts vēža ķirurģiskā ārstēšanu arī šeit pat. Man liekas, ka Andersona kungs dara ļoti pareizi, gan domājot par to, kā attīstīt medicīnas eksportu, gan to, kā dot un pienācīgi atalgot privātajā pusē arī ārstus, kas pie mums šeit Latvijā strādā un kas patiesībā ir labi speciālisti. Un man liekas, ka šī ēka ir brīnišķīgs pierādījums tam, kad viņš attīstās pareizā virzienā. Jā. Mēs esam šos soļus ļoti pārdomājuši un tiešām redzējuši jomas, kurās gan privātā, gan valsts veselības aprūpe prasītu uzlabojumus, un arī esam tās realizējuši. Jaunajā diagnostikas klīnikā ir apvienotas tās izmeklēšanas, diagnostikas un ārstēšanas iespējas, kas skar daudzu cilvēku biežāk sastopamās slimības, kā arī tik nozīmīgajai onkoloģisko slimību agrīnai diagnostikai. Nav noslēpums, ka ļaundabīgo audzēju vidū visizplatītākā saslimšana sievietēm ir krūtsvēzis. Ik gadu to atklāja aizvien jaunākām sievietēm. Ārsti vērš uzmanību tam, ka agrīni atklāts krūts vēzis var tikt pilnībā izārstēts. Sievietēm sevi ir jāizmeklē, un viena no tādām vienkāršām lietām tā ir pašizmeklēšanās, kad sieviete izpalpē katru reizi pēc mēneša reizēm savas krūtis. Tas būtu pirmais, un sievietei jāsako līdzi. Bet, ja rodas problēmas, ir sataustīts kaut kas aizdomīgs, vai ir šīs izmaiņas krūtīs savādāk nekā pirms 1. mēneša reizēm un nākošajām, protams, ir jāvēršas pie speciālista. Un speciālists šajā gadījumā izvērtēs, ar kādu izmeklēšanas metodu sākt. Jaunākām līdz 30 gadu vecumam, kā arī nedzemdējušām sievietēm vai sievietēm ar mazām krūtīm, ārsti ieteiks veikt krūts dziedzeru sonogrāfisko izmeklēšanu. Savukārt vecākām sievietēm no 35 gadu vecuma, dzemdējušām, kā arī kuplāku krūšu īpašniecēm, ārsti izmeklējuma metodē izmantos digitālo mamogrāfiju, kas ir zelta standarts krūts vēža diagnostikā. Šajā gadījumā krūts dziedzera rentgena skenēšanu veic secīgi pa slāņiem, ar soli līdz 1 mm. Tas ļauj daudz precīzāk analizēt krūts audus, tādējādi sniedzot iespēju daudz agrīnāk atklāt
atklāt notikušās pārmaiņas krūtīs. Mamogrāfija ir vienīgā izmeklēšanas metode, ar kuru mēs diagnosticējam mikrokalcinātus. Un par šiem mikrokalcinātiem mēs baidāmies tāpēc, ka, diemžēl, tā var būt vienīgā krūtsvēža pazīme, ko var redzēt tikai mamogrāfijā. Krūts izmeklējumu diagnostikā tiek izmantota arī magnētiskā rezonanse. Augstākas izšķirtspējas izmeklējumu nodrošina 3 Tesla magnētiskās rezonanses iekārta. Jo lielāks ir Tesla cipars, jo augstāka izšķirtspēja izmeklējumu attēlam, un tas projicē skaidrāku bildi. Magnētisko rezonanci izmanto, ja iepriekšējās metodes, kā ultrasonogrāfija vai mamogrāfija, nav bijušas pietiekami informatīvas, vai arī, ja diagnosticēts krūts vēzis, krūtī ir vairāki audzēji vai neskaidri veidojumi. Arī krūts implantu izvērtēšanai magnētiskā rezonance ir visprecīzākā metode. Ja ir šī problēma, un tagad mums ir jaunas iespējas, kad mēs varam šos mikrokalcinātus pierādīt, izmantojot vakumbiopsijas metodi. Agrāk mēs mēģinājām ar parasto koru biopsiju un stereotaktisko punkciju mamogrāfijas kontrolē, bet šī ir jauna iespēja, kad diagnoze ir daudz precīzāka, tomēr arī saudzējošāka sievietei. Biopsijas izmeklējums ir nesāpīgs pacientam, bet informatīvs ārstam, iegūtā parauga izvērtēšanai. Pirmkārt, tas būtu diagnostiskais ieguvums. Mēs paņemam konkrēti audu materiālu tieši no tās vietas, kura ir izmainīta. Un ja šī mikrokalcinātu zona ir maziņa, vai arī veidojums ir maziņš, mēs tad ar šo metodi varam šos mikrokalcinātus izņemt vai izņemt šo mazo veidojumu. Pēc procedūras mēs vienmēr atstājam, ievedam speciālu titānu skaviņu, lai mēs zinātu, kurā vietā ir bijušas šīs izmaiņas, kā arī mēs pēc procedūras veicam šo materiālu rentgena kontroli, lai pārliecinātos, ka tiešām šie mikrokalcināti ir izņemti. Tālāk seko darbs histologam, kurš izvērtē, kādas izmaiņas krūtī notikušas. Kā redzējām, tad bez šīm modernajām tehnoloģijām būtu teju vai neiespējams sniegt tik ātrus un precīzus pacienta veselības stāvokļa datus. Šīs tehnoloģijas, kas te ir koncentrētas, tās ir modernākās, kādas pašreiz valstī ir pieejamas, un iespējams, ka arī vienīgās, kas ir pieejamas atsevišķās jomās, kur veids ļoti smalku, teiksim, krūts dziedzeru diagnostiku, kas faktiski atbilst visiem, teiksim, labākajiem standartiem gan Eiropā, gan pasaulē. Un, protams, ja mēs runājam par onkoloģiju, tad mums ir vajadzīga šī agrīnā diagnostika, lai mēs varētu cerēt uz veiksmīgiem šiem ārstnieciskiem rezultātiem. Un es domāju, ka šīs tehnoloģijas, kas ir šeit, ļaus to pacientiem ātrāk un teiksim, kvalitatīvāk izdarīt un līdz ar to arī sekmīgāk viņus ārstēt. Kurš gan no mums kaut reizi dzīvē nav saskāries ar sūdzībām par sāpēm vēderā, tā pūšanos un traucējumiem vēdera izejā? Šo sūdzību iemesls var būt gremošanas sistēmas slimību attīstība, taču ārsti saka, ka šo sūdzību iemesls var būt arī priekšvēstnesis onkoloģiskajām saslimšanām. Tādēļ jaunatklātajā ārstdiagnostikas klīnikā ir izveidots īpašs kuņģa zarnu trakta endoskopisko izmeklējumu kabinets, kurā ārsti veic ne tikai izmeklēšanu ar jaunākās paaudzes gastroskopijas izmeklēšanas iekārtām, bet arī sastāda efektīvu ārstēšanas plānu. Tā piemēram, gastrīta gadījumā kuņģa izmeklējumam ārsts gastroenterologs ieteiks veikt augšējo endoskopiju. Procedūra ir diezgan īsa procedūra, tas ir dažas minūtes, bet informācija ir daudz. Mēs varam pārbaudīt barības vadā, kungis un pirmajā dalā no 12 pirksta zāna. Mēs varam arī paņemt daudz biopsijas, sūtīsim tālāk uz laboratoriju, ir nepieciešamas. Jaunās tehnoloģijas piedāvā unikālas un līdz šim nebijušas diagnostikas iespējas, kam ir būtiska nozīme dažādu gremošanas trakta slimību un jaunveidojumu agrīnā atklāšanā un ārstēšanā. Izmeklējums ir ievērojami saudzīgāks. Ļotādu var apskatīt speciālā NBI gaismas filtru režīmā, kas uzskatām ļauj izvērtēt kapilāru tīklojumu un atšķirt patoloģiskus audus no normāliem jau pašā slimības sākumā. Var iegūt augstas izšķirtspējas digitālus attēlus, kas ļauj novērtēt visniecīgākās izmaiņas gļotādas struktūrā. Procedūras laikā attēls var vairāk kārt palielināt, līdz pat šūnu līmenim. Savukārt, ja ir aizdomas par dažādām resnās zarnas saslimšanām, kolītu, kronu slimību, polipiem resnajā zarnā, tos parasti izmeklē ar kolonoskopijas palīdzību. Kolonoskopijā laikā mēs varam
praktiski katru endoskopijas, katrs ārsts, viņš vai viņa mēģināt sasniegt vai skatīt visa resna zānas garumā. Arī varam šeit tad mēģināt iet iekšā tievajā zāna, tikai dažus centimetri, un lūk, pēc to mēs varam arī novērtēt, kāda glotāda tur izskatās, vai viņa ir ar izmaiņa, ir asinošana, ir polipi, ir tas tumors, ko mēs baidām, vai nav. Procedūras laikā polipus ir iespēja uzreiz noņemt, lai vēlāk tos izmeklētu laboratoriski. Pacientam kolonoskopijas izmeklējums notiek certificēta anesteziologa uzraudzībā, procedūra ir īsa, un pēc tās pacients pamostas ērtā palātā un var doties savās dienas gaitās. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Cilvēka organismam novecojot, pieaug risks dažādu slimību attīstībai. Tādēļ profilaktiskās pārbaudes ir jo īpaši nozīmīgas. Kā biežāk izmantojamo attēlu diagnostikas metodi, ārsti izmanto ultrasonogrāfiju, kas pacientam ir pilnībā nekaitīga, taču ārstam ļoti informatīva. Manot pirmās sūdzības, ikvienam būtu nozīmīgi izrunāt tās ar ārstu. Tā piemēram, ārsts urologs atzīmē virkni sūdzību, ar kurām cilvēkam rekomendējums apmeklēt ārstu urologu. Urologa konsultācija vajadzīga cilvēkam, kad viņš izjūt problēmas ar urīnceļiem, proti tie ir urinācijas traucējumi, ko nevar izskaidrot narkoloģiski, piemēram, stresu vai augstumu vai šķidrumu lietošanu. Tad pirmais, otrais ir, ja ir asiņošana no urīnceļiem, proti ir asiņains urīns. Trešais, ja vīrietis dzimuma orgāns ierauga vai satalst kaut kādu veidojumu. Un ceturtais ir kaut kādi citi jautājumi. Piektais variants, kad vīrietim jānāk pie urologa, ir vecums pēc 50 gadiem, kad paaugstināts prostatas vēža risks, kuram nav sākotnēji nekāda simptoma. Konsultācijā ar urologu kā neatņemama izmeklējuma sastāvdaļa ir ultrasonogrāfija, kā arī laboratoriskie izmeklējumi, asins un urīna analīzes. Sonogrāfijas ir pieejamas 3 veida. Ir abdomināla sonogrāfija, kuras laikā ir iespējas apskatīt nieres un urīna pūsli. Tad ir transrektāla ultrasonogrāfija, kuras laikā diagnosticē smalkas prostatas problēmas, un arī sēklinieka ultrasonogrāfija, kas ir androloģiska sonogrāfija, kur vairāk ir nepieciešama pacientiem vīriešiem ar fertilitātes jeb neauglības problēmām. Sarunā ārsts atzīst, ka ļoti bieža uroloģiska saslimšana ir nierakmeņi. Tie skar aptuveni 1/3 daļu pacientu. Uz nierakmeņu un urīnceļu akmeņu esamību bieži vien norāda sāpes. Nierakmeņu problēmu modernai un efektīvai ārstēšanai izmanto distances litotripsiju, kas ir nekaitīgākā, mazāk traumatiskā un viena no visefektīvākajām ārstēšanas metodēm. Nozīmīgs ieguvums ārsta diagnostikas klīnikā ir jaunākās paaudzes litotripsija. Pacients tiek novietots uz galda, nekāda grieziena netika izdarīti. Jebkuras manipulācijas ir izdaramas bez iejaukšanās iekšējā vidē, proti no ķermeņa ārpuses. Litotripsijas laikā rentgena vai ultraskaņas kontrolē vispirms tiek precīzi noteikta nierakmeņu atrašanās vieta. Uz nierakmeņiem tiek raidīti fokusēti augstas intensitātes triecienviļņi. Tie, neizraisot bojājumus, iet cauri mīkstajiem audiem un, sasniedzot nierakmeni, viļņi rada tajā plaisas, sairdinot akmeni daļiņās vai veicinot mazāk tā izdalīšanos no urīnceļiem veselā veidā. Pirms procedūras tiek ievadīti atsāpinoši medikamenti, tālāk 4 stundas pirms litotripsijas nedrīkst ne ēst, ne dzert. Pati procedūra ilgst aptuveni pusstundu. Absolūti nepieciešams pirms litotripsijas ir iepriekšēji svaigi izmeklējumi, vismaz ultrasonogrāfija, kur redz to akmeni, kur viņš atrodas. Tad ir urīna analīze un tad ir kreatinīna līmeni asinīs. Tas ir 3 absolūti nepieciešamas lietas. Būtu vēlams, ja pacientam ir arī rentgena pārskatu urīnceļiem, kur ir mīnēts, vai tās akmenis ir redzams rentgenā vai nav redzams rentgenā. Pavisam ideāli, ja ir datortomogrāfija, bilde, disks vai apraksts. Kā jau raidījuma gaitā minējām, viena no visinformatīvākajām izmeklēšanas metodēm šobrīd pasaulē ir atzīta magnētiskā rezonanse, kas sniedz iespēju atklāt daudzu slimību attīstību, pie tam agrīnā stadijā. Tikko esmu atgriezusies no Eiropas radioloģijas kongresa, kas norisinājās Vīnē, un tur lielākā daļa no lekcijām tika veltīts, arī zinātniskie pētījumi tika veltīti, lai
parādītu magnētiskās rezonanses lomu ātras un precīzas diagnozes noteikšanai. Ir tāda tendence pasaulē, kad magnētiskās rezonanses izmeklējumi vēd ar dobumu izmeklējumiem un iegurtņu izmeklējumiem paliek arvien vairāk. Pats svarīgākais, ka šī metode nav kaitīga, mēs neizmantojam ionizējošo starojumu, nav rentgena starojums, līdz ar to viņi ir iespējams plašāk izmantot diagnostikai, gan primārai diagnostikai, gan arī kontrolēm. Magnētiskā rezonanse ir praktiski neaizvietojama, lai noteiktu vēža lokālo stadiju, piemēram, prostatas, taisnās zarnas, dzemdes kakliņa vai endometrija audzējumu. Jā, magnētiskā rezonansē, veicot vēdera dobumu izmeklējumus, nevienmēr ir nepieciešama kontrastvielas ievadīšana, atšķirībā no datortomogrāfijas. Jo šī izmeklējuma laikā iegūst augsts izšķirtspējas attēlus, un tā kontrastviela nevienmēr ir vajadzīga. Tie ir atsevišķi gadījumi būtībā. Tāpat tas ir vienīgais izmeklējums, kura laikā var izmeklēt tievās zarnas, atklāt, vai ir iekaisums vai nav, vai viņš ir akūtā stadijā vai hroniskā stadijā, izvērtēt, kāds ir terapijas efekts, arī onkoloģijas izslēgšanai. Arvien populārāki kļūst magnētiskās rezonanses izmeklējumi ginekoloģijā. Tā ir iespēja precizēt izmaiņas, ja ultrasonogrāfija nav devusi pietiekamus izmeklējumu datus. Šobrīd Latvijā ir gan 1,5 teslu, gan 3 teslu magnētiskās rezonanses iekārtas. 3 teslas – tas ir magnētiskā lauka stiprums. Tas ir lielums, kas mums ļauj daudz precīzāk, ar augstāku attēlu izšķirtspēju ieraudzīt ķermeņa daļas. Gan tās, kas veselas, gan tās, kas slimas. Un 3 teslu magnētiskās rezonanses iekārta, kas šobrīd ir pieejama ar visspēcīgāko magnētisko lauku un ar šo plašo gentriju atvērumu, dod mums iespēju ļoti detalizēti ieraudzīt pat vissīkākās locītavas, kas agrāk sniedza varbūt tikai tādu aptuveno ieskatu problēmā, tad pašreiz mēs redzam vissīkākās locītavas plaukstas pamatnē, starp mazajiem plaukstas pamatnes kauliņiem, pēdas pamatnē. Varam vērtēt vissīkākās saitītes, kas ir ļoti svarīgas speciālu profesiju pārstāvjiem, sportistiem, lai novērtētu, cik ātri viņi var atgriezties atpakaļ savās aktivitātēs un arī, protams, sīku patoloģiju izvērtēšanā tieši pirms ķirurģiskām manipulācijām, lai visprecīzāk vērtētu gan operācijas pieejas plānošanu, gan arī, lai varētu veikt pēc tam šīs ārstēšanas novērtēšanu. Un mēs varam ieraudzīt, protams, arī lielās locītavas, gan vērtēt plecu locītavas izmaiņas, gan muskuļu, gan cīpslu stāvokli, gan, kas ir īpaši šai iekārtai, kaulu struktūras stāvokli. Redzēt kaulu tūsku, kas ir tikai sākotnējs simptoms, radot sāpes, bet to rentgenā diezgan bieži nemaz vēl nevar saskatīt. Līdz ar to varam secināt, ka jaunākās pasaules tehnoloģijas ir ienākušas arī mūsu mazajā Latvijā. Gan šī pieminētā Austrumeiropā vienīgā digitālā 3 teslu magnētiskās rezonanses iekārta, gan arī citas tehnoloģiskās ierīces krūtsvēža un zarnu trakta izmeklējumiem. Mēs taču visi vēlamies būt veseli un laimīgi. Onkoloģiskās slimības ir otrs visizplatītākais mirstības cēlonis Latvijā, un tikai agrīna, saulaicīga un kvalitatīva diagnostika spēja atklāt slimību agrīnā stadijā, tādējādi nodrošinot pēc iespējas veiksmīgāku ārstēšanās procesu. Gan mediķi, gan onkoloģisko biedrību pārstāvji atzīmē, ka šobrīd akūti pietrūkst valsts atbalsta tieši finansiālā ziņā jaunākās paaudzes mērķterapiju apmaksā. Virknē onkoloģisko diagnožu, piemēram, prostatas vēzim, zarnu vēzim, olnīcu vēzim, valsts neapmaksā ārstēšanu ar modernu terapiju, bioloģiskiem medikamentiem, kas Eiropas valstu ārstniecības vadlīnijās ir atzītas par standarta terapijām un attiecīgi tiek apmaksātas. Sievietēm, kuriem varbūt 30 vai 40 gados ir diagnosticēts, piemēram, krūtsvēzis, tad Latvijā jau ir tāds mērķterapijas preparāts, kas ļauj agresīvo formu krūtsvēzim ārstēt. Un mēs varam pat pateikt, ka šis pagaidām varbūt vienīgais Latvijā, viņš dod dzīvildzi 25 gadi. Jaunākās paaudzes zāles, jeb tā sauktā mērķterapija krūtsvēža pacientiem pieejama ne tikai pēc,
bet arī pirms operācijas, kā arī metastāžu ārstēšanai. Tā joprojām netiek apmaksāta pacientiem ar zarnu vai ginekoloģiskajiem audzējiem. Olnīcu vēzis ir 8. biežāk diagnosticētais vēža veids sievietēm un 7. biežākais ar vēzi saistītais nāves cēlonis sievietēm visā pasaulē. Olnīcu vēzim otrs nosaukums varētu būt klusais slepkava. Viņš aug nemanot, viņu ļoti grūti diagnosticēt. Vienīgais veids, kā viņu laicīgi atklāt, ir regulāri iet uz ginekoloģiskajām pārbaudēm. Olnīcu un krūtsvēzim nekādas specifiskas profilakses nav. Te galvenais nosacījums ir ātrāk audzēju atklāt, lai ārsts onkologs spētu nozīmēt efektīvāko ārstēšanas terapiju. Gan Eiropā, gan mūsu blakus valstīs Lietuvā un Igaunijā valsts finansē šo mērterapiju pacientiem, bet Latvijā, diemžēl, finansējums nav atrasts. Un pacientiem nereti nozīmē koncīlijā un iesaka tieši šo mērterapiju, un vai nu viņas pašas par savu naudu var iegādāties vai nevar. Pirmajās stadijās ļoti vēlams šāda terapija, tas varētu pat uzveikt šo olnīcu vēzi. Onkoloģija vismaz turpmākajos 2 gados jāvirza par veselības aprūpes prioritāti, nodrošinot onkoloģijas pacientiem savlaicīgas diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas. Tieši tāpēc pēc apakškomisijas vadītāja iniciatīvas deputāti izveidoja Saeimas onkoloģisko pacientu atbalsta grupu un parakstīja kopīgu memorandu. Mēs nodibinājam onkoloģisko slimnieku atbalsta deputātu grupu pagājušajā mēnesī, un tagad kopīgi ar pacientu organizācijām, ar ekspertiem, arī veselības ministrijai nosaucam galvenos mērķus. Pirmām kārtām turpināt onkoloģiju kā prioritāti, otrs atrisināt šo situāciju ar zaļo koridoru, tā saucamo. Nākamais beidzas veselības ministrijas izstrādātais plāns onkoloģijai. Tad izstrādāt šo plānu. Un 4. mums tuvojas Mana balss LV ietvaros cilvēku vāktas balsis par finansēšanas palielinājumu onkoloģijai. Tikai mēs visi kopā varam cīnīties pret onkoloģiskajām saslimšanām. Un atcerieties, jo savlaicīgāk slimība tiek diagnosticēta, jo efektīvāka un ekonomiskāka ir tās ārstēšana. Tāpēc katram ir jāsako līdzi savam veselības stāvoklim. Liels prieks, ka bijāt kopā ar mums arī šajā reizē. Kā ierasts, pirms no jums atvados, rekomendēju ielūkoties jaunākajā Ievas veselības izdevuma numurā. Jaunajā Ievas veselības numurā lasi, par kuriem medicīnas pakalpojumiem var atgūt pārmaksāto nodokli un kā čekus valsts ieņēmumu dienestam ērti un ātri iesniegt internetā. Mostas ērces noskaidro, kas labāk un izdevīgāk – potēties vai veikt analīzes uz antivielām. Vēl atklāts Gustava Pētersīļa un viņa Anetes stāsts par augšām celšanos pēc liktenīgā kritiena ar BMX. Novēlu, lai pavasars ienāk katrā mājā, saudzējiet sevi un savus mīļos, tagad gan no jums atvedos. Līdz nākamajai reizei!